Nu jā, un patiesībā mēs savam prātam un savai psihei varam palīdzēt daudz dažādos veidos. Un galvenais ir to saprast, to faktu, ka mēs varam palīdzēt, un tad atrast kādu metodi, 1, 2, 3, kas mums der vairāk, kuras mēs varam piemērot visu laiku. Un, piemēram, tā, ko es esmu noskatījusies no veiksmīgiem cilvēkiem, un tas patiešām tā ir un darbojas, un viņiem ir taisnība, un es kaut kā cenšos to pārņemt arī. Esmu daļēji to ieviesusi. Būtībā tātad tā ir lieta, ka neatlikt. Ienāca ideja prātā, ja es varu izdarīt tūlīt, es izdaru tūlīt. Maksimums 2-3 dienas, ja ir kaut kāds tur sarežģītāks, ilgstošāks darbs vajadzīgs, sagatavošanās vai kaut kas, bet es nekādā gadījumā to neatlieku uz ilgāku laiku. Iespēja robežās, protams. Un jā, tas atbrīvo smadzenēs atkal vietu. Un atkal tev ir labāka pašsajūta, un arī tas piepildījums, kas tev rodas, kad tu esi izpildījis to, ko tu esi nodomājis. Jo varbūt es piefiksēju to sajūtu, kā tas ir, vajag izdarīt to, un visu laiku viņš tev pilina smadzenēs. Un aug tas stresiņš, un vajag to izdarīt, un es joprojām to neizdaru. Bet saņemies, taču izdari, Pat ja tas ir kaut kāds tur nepatīkams, es par mazajām lietām runāju, ja? Jo viņas sakumulējas kopā un veido lielu tādu kamolu, kurš apgrūtina tavām smadzenēm pēc tam darboties normāli ar visām citām lietām, kas ir nepieciešams, ar ko ir nepieciešams darboties. Tā kā uzreiz, vajag iet samaksāt rēķinu, jā, tūlīt, izdari. Man vajadzēja tur, kurš tur termiņš bija datums. Izdari tūlīt un vairs nebūs ne termiņa, ne datuma, viss kārtībā. Un tā ar visām lietām. Un būtībā, ko es daru, es, no rīta, kamēr pamodīsies viss tas prāts, es jau sāku funktierēt, kas man šodien ir jāizdara, lai man nepaliek uz nākamo dienu. Un tad jau, kad es esmu tādā aktīvā stāvoklī, esmu tikus līdz savam biroja galdam, tad es paņemu uz lapiņas un pierakstu, kas ir jāizdara. Un dienas laikā es cenšos to visu izsvītrot, jo, kad ir izdarīts, es izsvītroju. Tā. Čau!